laba diena, dāmas un kungi, jā, hello, nedēļas vidusdaļā, jā, plus mīnus otrdien, trešdien, ceturtdiena, nemācīšu precizēt, jā, kaut kas tam līdzīgs. Tātad jaunais Vācijas kanclers, jā, mēs kaut kā viņu pēdējā brīdī, pēdējās dienās maļam uz rīņķi, jā, bet laikam mūs ir uzveduši uz pareizā ceļā, jo ļoti aktuāla tēma ir 4 darba dienu nedēļa. 4 darba dienu nedēļa, kuru jau, kad Olafs Šolts bija pie šprices, jau kaut kas tika tur malts par to, bet tur prioritāte bija praida karogs, un zaļieši tie, kas rūpējās pa ekoloģiju. Karoči, zilie un zaļie bija augstuma astā, jā. Tagad ir tāds nopietnāks čalis, kāds čalis jau vecis gados pie šprices ir Frīdriks, ja nemaldos viņam vārds. Frīdriks, es zinu, bet uzvārdu es viņam nevaru atcerēties. Mērts, Herts, Maihu Jērts, jā, pofīgi. Tātad 4 darbdienu nedēļa, kaut kādi parakstiņi savākti ir, kaut kāds procents ir parakstījušies, ka jā, noteikti vajag, kaut kādi ir neitrālējāki, kuriem ir galīgi pofīgi, jā, tie noteikti ir pašnodarbinātie, kaut kādi, kas tur, var strādāt no jebkuras pasaules malas, jā, tur pie datora sēdēt, vai kaut kādi juristi, jā, kuriem tur ir savas prakses, jā, viņiem paķer, jā, cik darba dienu nedēļa. Līdz ar to ir kaut kāds arī procentiņš, tādi, padomu laikiem, jā, tādi, kuri saka, jā, 4 dienas jūs galīgi afigēļ, jā, vajag 7 dienas, jā, 24, 7 vajag strādāt, jā, zin, kā uzmauc vēl važas uz kājām, uzliek cilpu ap kaklu un sita, ka suna, strādā, suka, jā, zin, tā kā agrākos laikos Arbeit macht frei bija šitas te rubrika, kad kaut kādu daļu tur paņēma, jā, ķipā, veidīja savu vilcienu strādāt, filmi ir tāda filma, jā, Arbeit macht frei, man liekas, pēc patiesiem notikumiem viņi iesēdina lopu vagonā, jā, veselu čupu, bet arī vācieši iesēdina. Tagad brauks meklēt labāk dzīvi, jā, aizved tur, tas pats, kas uz Sibīriju, jā, lai tīri jūs saprast, tas salīdzinājums, tas pats, kas aizved cilvēks uz Sibīriju. Tikai tos, kurus veids uz Sibīriju, jā, viņi zināja, ka viņi tur brauc vergot, jā, bet tos, kurus ielika šitien te Vācijā ielika lopu vagonā un aizsūtīja. Viņiem teica, ka viņi brauks, jā, strādāt, pelnīs naudiņu, pēc labākas dzīves meklējumiem, bet tā, ka viņi tur aizbrauca un uz vietas, jā, viņas tur izsēdināja ārā, tad viņi tikai sāka čohtīt, jā, kad, kaut kas nav, jā, nahuj mana pāta, kad pa muguru sit, jā, un nafīgi, man cilpa kakli, jā. 4 darbdienu nedēļa, es esmu uz dirsis, ja godīgi, jā, slaisti, jā, man jau tu labāk, man pofīgi, es arī aizies nobalsot, varbūt kaut ko līdzēs, bet diez vai, jo, es kā iebraucējs, kamēr man nav vācu pase, jā, vācu pases vēl diemžēl nevar dabūt, vēl kaut 3 gadiņi, ar to valodu arī ir kā ir, bet, palēnām kaut kas iet uz priekšu, jā, tur, kur nevajag to valodu, es zinu, jā, tur, kur vajag, es viņu nezinu, bet, dāmas un kungi, jā, kas jums sakāms ir, man ļoti interesē, jā, tā ir izlaišanās, jā, vai tas ir bezpriģēlis 4 darbdienas nedēļā, jā, kaut kādu komentāru varbūt.